Mēs esam divi balti vīrieši, pilnībā vietā, kur ir naturālākā Kenijas, nezinu, tāda visdrūmākā aina, ko tu vari iedomāties tajā tirgu. Tur bērni zem tādām restēm, pa tādiem dubļiem spēlējās, kaut kādas tur veci trauki, tur mētājās, šausmīgi bija skatīties. Mušas lido, kaut kādas veci ēdieni, kaut kādas totālākās štruntus tur tirgo. Bet tu saproti vienu lietu? Tie cilvēki par mums ir laimīgāki. Vislaimīgākie cilvēki parasti ir no valstīm, kuras ir visnabadzīgākās un vissaulainākās, kā piemēram Āfrika. Vai viņi nav laimīgi, tāpēc, ka viņi nezina, kā var būt labāk? Es domāju, ka nē. Redz, tā laime jau subjektīvi ir, jo redz, mums ir iespēja tāda, ka mēs varam apsēsties un mēs varam, kā mēs tagad darām, tiešām atskatīties. Mēs varam objektīvi salīdzināt divas situācijas, un tad jau tev rodās tur tā laimes sajūta, ka tu sāc kļūt pateicīgs par kaut ko. Viņiem tā nav īsti. Viņi var būt pateicīgi, šodien es dabūju kaut ko apēst, vakar nē, un viņi to salīdzina. Es tev nepiekrītu. Jau tiekam tur nav ko ēst. Kas tur pa ko? To man grūti komentēt, bet ir pētījumi, kur salīdzina, kaut kādā veidā viņi noteikti objektīvi to salīdzina, kur tas tā ir parādījies. Bet, protams, saulēns vietas, jā, tas ir ļoti svarīgi nians, jā. Tas nav Krievijā, varbūt, kur augsts, un tur viss tu esi dubļos slēgt. Tas ir saulēns. Indijā.